Labrīt visiem! Lieliski jūs redzēt šeit, kopā ar mani, šajā skaistajā rītā. Un jā, šodien mums atkal ir brīnišķīgs psalms, un tas ir 85. psalms, un rīt jau man ir viens no mīļākajiem psalmiem, 86. psalms, un mēs tuvojamies arī vienam vēl brīnišķīgākajam psalmam. Es domāju, ko mēs zinām pat no galvas, ir 91. psalms, bet šajā rītā ir 85. psalms, kuru mēs pārdomāsim, par ko mēs lūksim. Un es ticu, ka šajā rītā būs atkal brīnišķīgs laiks Kristus tūmā, un es tiešām arī šajā rītā dzerot kafiju, Es vienkārši teicu, kungs, es gribu dzīvot tavai slavai. Es pieceļos no rīta, lai pagodinātu tavus darbus, lai teikt tavus darbus, kā psalmu grāmatā rakstīts, kad es visu savu mūžu pagodināšu tavu vārdu, kad es pagodināšu tavus darbus un kad es dzīvošu dēļ tā šeit virs zemes, lai pagodinātu dzīvo Dievu. Es gribu pārbaudīt, vai mani var dzirdēt. Jā, un tāpēc ir liels prieks. Un es arī pirms es sāku lasīt Bībeli, es palūkšu Dievu. Debes Tēvs, es pateicos Tev par šo rīta stundu. Es pateicos Tev, kungs, ka es varēju pamosties, un kad es šajā rīta stundā esmu kopā ar brāļiem un māsām Jēzu Kristu. Paldies Tev, kungs! Paldies Tev par šo brīnišķīgo rītu! Paldies Tev, kungs, ka šīs rīts ir Tavam godam un Tavai slavai, un debes Tēvs tiešām gribu dzīvot Tavai slavai. Es gribu dzīvot Tavam godam. Es gribu, kungs, debes Tēvs, katru rītu pagodināt Tavu svēto vārdu, lai Tu tiec godināts un celts. Lai Tu tiec, kungs, godināts un celts visā pasaulē, un arī manā dzīvē un manā ģimenē. Un debes Tēvs tiešām palīdz, kad es dzīvoju dēļ tā, lai glābtu cilvēku dvēseles, lai cilvēki tiktu glābti, lai cilvēki no tumsas nāktu gaismā, no sātana varas pie Dieva un ticībā uz Tevi, Jēzu Kristu, saņem grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Jēzu, es to lūdzos no visas sirds. Amen. Es to lūdzos no visas sirds. Slava Dievam! Un šodien mēs lasam Jēzu, un arī tad šobrīd, kad es lasīšu Bībeli, uzrunāt cilvēku sirds, uzrunāt cilvēku dzīves, lai cilvēku dzīves izmainās, lai cilvēki no elkiem nāk pie dzīvā un patiesā Dieva un dara darbus, kas ir Tevis cienīgi. Palīdz, kungs, es to ļoti lūdzu no visas sirds Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mīļie, padalieties šo video. Rakstiet komentārus, un tā būs viena no atlīdzībām, ja jūs atlīdzību no tā kunga, kad jūs rakstīsiet tiešām. Es vienmēr priecājos pārlasīt jūs komentārus. Esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka jūs padalieties šo video tālāk. Jūs redzat, kad es padalos, bet ir vēl cilvēki, kuri dalās šo video tālāk. Un paldies jums par to, lai Dievs jūs bagātīgi par to svētī un atlīdzina. Paldies jums. Paldies arī no visas sirds, ka jūs skaties šo tiešraidi. Un jā, šodien mēs lasam 85. psalmu. To kungs, psalma nosaukums ir lūgums atjaunot Dieva žēlstību. Lūgums atjaunot Dieva žēlstību. Labrīt, Mārīt, labrīt! Katrs, kas šajā rītā pievienojas, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tad lūgums atjaunot Dieva žēlstību. Dziedātāju vadonim Korāha dēla dziesmu. To kungs esi apžēlojies par savu zemi, esi atsabinājis Jēkaba gūstekņus. Tu esi piedevis savai tautai noziegumu un pārsadzis ar aizmirstību visus viņas grēkus. Tu esi atstājies no savas dusmības un novērsies no savu dusmu kvēles. Atjauno mūs atkal. Tu, Dievs, mūsu palīgs, remdē savas dusmas pret mums. Vai tu dusmosies mūžīgi uz mums
pielīdzinās savas dusmas uz bērniem? Vai tad tu mūs atkal neatspirdzināsi? Kā tava tauta var priecāties tevī? Parādi mums, kungs, savu žēlstību un dāvina mums savu pestīšanu. Es klausīšos, ko Dievs, tas kungs, runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai, saviem svētajiem, ja vien tie tikai atkal nekrīt neprātībā. Tiešām tuvu ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstas, lai viņa godība mājotu mūsu zemē. Amen. Ka žēlstība un uzticība, lai sastopas taisnība un miers, lai skūpstās. Uzticība dīgs no zemes un taisnība raudzīsies no debesīm. Tad tas kungs mums dod savu svētību, un mūsu zeme dod savus augļus. Taisnība staigās viņa priekšā un ņems viņa soļus sev par ceļa rādītājiem. Amen, amen, lai Dievs svētī Anitu, un lai Dievs svētī katru no jums šajā rīt stundā. Un mīļie, pārdomāsim šo brīnišķīgo rakstu, šo svēto rakstu nodaļu, 85. psalmu, un es ticu, ka tas mums atkal atnesīs tādas labas vēsmas mūsu prātam, lai tiešām mūsu prāts tiek apgaismots. Un lai tiešām prieks piepilda mūsu sirdi šajā rītā, lai Dievs bagātīgi svētī. Un pirmā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir pateicība. Es redzu šajā psalmā pateicību par agrāko žēlstību. Es domāju, ka tu arī savā dzīvē, tu saki, kungs, tev pateicos visu savu mūžu, tu esi mani sargājis, tu esi par mani rūpējies. Un es to redzu arī savā dzīvē, kad dzīvojot šeit Anglijā, arī nepietiek naudas, un reizēm tev ir tā, ka nav par ko maizi nopirkt, un, jo tie maksājumi ir daudz un dažādi, un ģimene ir liela un nevienmēr sanāk, un reizēm nav par ko maizi pat nopirkt. Bet es redzu to, kā Dievs rūpējas, kā Dievs gādā, un tu redzi varbūt kaut kādu bezcerību, un tu redzi tādu bezzēju no tās situācijas, bet Dievs vienmēr palīdz. Un tu jūti un to saredzies, ticu arī tu savā dzīvē, tu saredzi, kā Dievs rūpējas par tevi, par tavu ģimeni, un kā viņš izrāda šo brīnišķīgo mīlestību, ka viņš izlej savu mīlestību par tavu dzīvi. Un pirmais, ko es redzu tiešām šajā psalmā, ir pateicība par agrāko žēlstību. Psalmā sākotnēji tiek izteikta pateicība Dievam par viņa žēlstību un piedošanu. Amen. Es ticu, ka arī tu šodien saki, kungs, paldies par to žēlstību un piedošanu. Kungs, ko tu man parādi, ka tu piedod viss mans grēks un ka tu dziedē viss mans vainas. Tad psalmā sākotnēji tiek izteikta pateicība Dievam par viņa žēlstību un piedošanu, ko Dievs ir parādījis savai tautai jau agrāk, un atbrīvojis viņus no grēkiem un atjaunojis viņu labklājību. Otrais punkts, ko es redzu, ir lūgums pēc atjaunošanās. Autors lūdz Dievu atkal parādīt savu mīlestību. Un es ticu, ka arī tu šajā rītā saki, kungs, parāda savu mīlestību atkal no jauna un no jauna. Tad autors lūdz Dievu atkal parādīt savu mīlestību, lai atjauno savu tautu. Un ir izteikts aicinājums Dievam, lai tiešām Dievs atgriežas pie savas tautas, lai Dievs piegriež savu uzmanību savai tautai un atjauno un atbrīvo no šīm pašreizējām grūtībām un sarežģījumiem, kas ir tautā. Visām tām grūtībām un bēdām, lai tas kungs piegriežas savai tautai un atjauno. Amen. Trešais, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva žēlstība
un Dieva žēlstība un taisnības savienošanās. Amen, ka žēlstība un taisnība savienojās. Psalmā ir uzsvērta Dieva žēlstība, kas ir kopā ar viņa taisnību. Amen. Dieva žēlstība, kas ir vienota ar Dieva taisnību. Un ar mieru un taisnību. Amen. Ka miers un taisnība skūpstās, kas simbolizē Dieva pilnīgo raksturu. Kas simbolizē Dieva pilnīgo raksturu. Amen. Dievs, mūsu kungs, ir pilnīgs. Tikai Dievs ir labs. Amen. Tikai Dievs ir labs. 4. lūgums Dievam pēc miera un labklājības. Lūgums Dievam pēc miera un labklājības. Un ir cilvēks arī man ir rakstījuši, lūdz par mani, lai manā sirdī ir miers. Un arī šeit psalma autors 85. psalmā viņš lūdz Dievu pēc miera un labklājības. Autors lūdz, lai Dievs sniegtu mieru saviem uzticīgajiem un labklājība, lai atkal valdītu zemē. Un ir uzsvērts, ka tie, kas bīstas Dievu, piedzīvos Dieva labvēlību, piedzīvos viņa labvēlību. Ja tu staigā bībā Dievu priekšā, tu piedzīvos Dieva labvēlību savā dzīvē, kā es to sajūtu savā dzīvē. Ja es staigāju bībā Dievu priekšā, tad es sajūtu šo Dieva labvēlību par mani un manu ģimeni. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, dārgais Dievs. Un 5. punkts ir, ko ir sēdz šajā 85. psalmā, ticība Dieva apsolījumiem. Ticība Dieva apsolījumiem. Psalmā izteikta uzticība Dieva apsolījumiem par nākotni, kurā valdīs taisnība un miers. Amen. Un autors pauž cerību, ka Dievs dos labumu savai zemē un ka taisnība ies priekšā viņam gatavojot ceļu. Amen. Ka Dieva taisnība arī mūsu dzīvē ies pa priekšu. Amen. Kad ies pa priekšu un sagatavos ceļu, kad Dievs iet mums pa priekšu. Kas tad iet mums par kam mēs sekojam Jēzum? Jēzus ir mūsu gans. Viņš iet mums pa priekšu un āvis viņam seko. Amen. Tāpēc mūsu dzīves ceļā Jēzus iet pa priekšu un mēs viņam sekojam. Jēzus iet pa priekšu un mēs viņa āvis viņam sekojam. Un mums pa priekšu, mūsu nākotnē tiešām, mūsu nākotnē valdīs gan taisnība, gan miers. Amen. Gan taisnība, gan miers. Un Dievs atjaunos savu labvēlību, savu labumu par Latvijas tautu, par Latvijas zemi. Jo mēs ceram uz Dievu. Mēs skatāmies uz viņu. Mēs nelūkojamies, ka mums kāda cilvēka palīdzēs, ka kaut kāda valdība, Dieva valdība mums palīdzēs. Dieva valstība mums palīdzēs. Un viņš par mums parūpēsies, jo mēs esam viņa tauta un mēs esam viņa bērni. Un kā es varu šo psalmu pielietot savā dzīvē? 1. Pārdomā par Dieva žēlstību un piedošanu. Pārdomā par Dieva žēlstību un piedošanu. Atcerieties un pateicaties par reizēm, ka esat pieredzējuši Dieva žēlstību un piedošanu. Un es domāju, ka tās nav kādas reizes, bet tas ir katru dienu. Dievs piedod visu tavus grēkus, un viņš dziedē visu tavus vainas. Un tā ir katra diena. Es domāju, tur nav nemaz tā īpaši, ko atcerēties. Tā ir mūsu ikdiena. Amen. Mēs dzīvojam Dieva žēlstībā, un mēs dzīvojam viņa piedošanā. Un tas patiešām mūs atbrīvo no grūtībām un dāvā mieru sarežģītās situācijās. Amen, jo mēs zinām, ka Jēzus piedod. Bībelē teica, katrs, kas nāks pie viņa, viņš neatstums. Mēs dzīvojam Dieva žēlstībā un mēs dzīvojam viņa piedošanā. Un praktizējiet piedošanu. Tāpat kā Dievs piedod tev un man, mēģiniet piedot arī citiem. Un ne tikai mēģiniet, bet dariet to. Dariet to, mīļie. Piedodiet, tāpat kā Kristus jums ir piedevis. Piedošana var atbrīvot jūs no dusmām,
no aizvainojuma, veicinot mieru un labklājību jūsu sirdīs un attiecībās ar cilvēkiem. Es pateikšu jums vēlreiz, mīļie, piedošana var palīdzēt jums atbrīvoties no dusmām, no aizvainojuma un veicinās tavā dzīvē mieru un labklājību tavā sirdī un attiecībās ar citiem cilvēkiem. Ieguvējs tu būsi liels, ja tu piedosi. Ja tu piedosi, tāpat kā Kristus ir piedēvis tev, piedod arī tu cilvēkiem. Otrais punkts, kā es varu piepildīt šo brīnišķīgo psalmu savā dzīvē. Es arī gribu tā pateikt, Svētais Gars man liek manā sirdī, ka ja tev nav spēka piedot, lūdz Dievam. Vienkārši lūdz Dievam, Kungs, palīdz man piedot. Tu man piedevi, palīdz man piedot cilvēkiem. Lūdz to Dievam. Viņš tev palīdzēs. Jēzus tev palīdzēs. Amen. Otrais, lūkšana pēc atjaunošanās un vadības. Lūkšana pēc atjaunošanos Dievā, Jēzu Kristu svētajā garā un tiešām, lai Dieva vadība mūsu dzīvēs. Lūdziet pēc tā. Lūdzieties par personīgo draudzes atjaunošanu. Varbūt, ja tavu draudze ir stagnējusi, bet tad lūdzu, lai tavu draudze atjaunojas. Nē, es tas, kas aizies draudzi un pavisam esi neapmierināts, bet lūdz par savu draudzi, lūdz par savu mācītāju, lai tas Kungs atjauno un vada. Lūdzieties pēc Dieva vadības un atjaunošanos gan savā dzīvē, gan arī draudzē, baznīcā. Lūdziet pēc tā, ka tu personīgi garīgi atjaunojies un ka draudze atjaunojies. Amen. Lūdziet par spēku un gudrību risināt. Lūdziet pēc Dieva spēka un pēc Dieva gudrības, lai es varētu risināt ikdienas izaicinājumus. Amen. Lai tev ir Dieva spēks, lai tev ir Dieva gudrība. Lūdz pēc tā. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Esi atvērts pārmaiņām. Esi atvērts pārmaiņām. Esi atvērts pārmaiņām. Es zinu, ka cilvēkiem pārmaiņas nepatīk, jo bieži vien vienkārši, tā ir. Bet lai Dievs dod, kad mēs priecājamies par pārmaiņām. Esi atvērts pārmaiņām. Esi atvērts Dieva vadībai, nozīmē būt gatavam mainīties un augt. Ja tu esi atvērts Dieva vadībai tavā dzīvē, atceries, gatavs arī mainīties un garīgi augt. Pieņem pārmaiņas kā iespēju uzlabot sevi un savu dzīvi. Pieņem pārmaiņas, ko Dievs dos tavā dzīvē, lai tu uzlabotu sevi un savu dzīvi. Amen, lai tu uzlabotu sevi un savu dzīvi. Trešais solis, kā tu vari piepildīt šo psalmu savā dzīvē, ir uzsvērt taisnīgumu un mieru. Veicini taisnīgumu un mieru. Rīkojies taisnīgi savās attiecībās un savā dzīvē. Atbalstiet taisnīgumu un mieru. Draudze, izmantojiet savu balsi un savas darbības. Izmanto savu balsi, atbalsti mieru un taisnīgumu. Esi par mieru, draudzē. Amen. Jo tur, kur ir Dieva bērni sapulcējušies, tur mīlestība ir viņu vidū, tur miers ir viņu vidū, tad Dieva taisnība ir viņu vidū. Jo no tā nopratīs, ka mēs esam tavu mācekļi, ka mīlestība būs mūsu starpā, Jēzu. Tad, ja mēs esam tavu mācekļi, mīlestība ir mūsu starpā. Praktizējiet miermīlīgumu. Praktizējiet miermīlīgumu. Ikdienas konfliktu situācijās praktizējiet miermīlīgumu. Esiet miermīlīgi un meklējiet mieru pilnus risinājumus. Meklējiet miera pilnus risinājumus, kas veicina izpratni un vienotību, sadarbību. Amen. Tāpēc tas, kas ir miera pilns, nevis kaut kādu naidu veids, nekādas dusmas vai kādas šķelšanos, bet miermīlība draudzē. Amen, ka tu dari visu, lai draudzē ir miers, lai brāļi un māsas dzīvo vienotībā. 4. Ticiet Dieva apsolījumiem. Ticiet Dieva apsolījumiem, mīļie. Saglabājiet cerību un ticību. Neskatoties uz grūtībām, saglabājiet cerību un ticību. Un uzticieties
Uzticieties, ka Dievs jums sniegs savu svētību, ka Dievs jums dos savu labumu, un viņš jūs vadīs pareizā virzienā. Kad mūsu glābējs Jēzus vadīs tevi pareizā virzienā. Viņš vadīs tevi pareizā virzienā. Un meklējiet Dieva klātbūtni. Meklējiet Dieva klātbūtni. Regulāri veltiet laiku lūkšanai. Regulāri pavadiet laiku lūkšanā un pārdomās. Meklējiet Dieva klātbūtni un viņa gudrību. Meklējiet Dieva klātbūtni un viņa gudrību. Atveriet savas sirdis, lai saņemtu viņa mieru un viņa vadību. Atver brāli un māsu šajā rītā savu sirdi, lai saņemtu Dieva mieru un viņa vadību. Un lai tas kungs dod mieru, lai tas kungs dod mieru tev šajā rītā. Lai tas kungs tev dod mieru šajā rītā, Jēzus Kristus vārdā. Man ir, Inese raksta, lai Dievs tevi svētī, Inese. Labrīt, pateicos par rīta lūkšanu brāļiem, māsām. Slava Dievam, zemē miers. Latvijas iedzīvotājiem taisnība valdīs. Amen, amen, par valdības kungiem. Lūdzu aizlūgt, amen, debes tēvs. Tiešām, paldies tev, kungs, mēs lūksim, arī par Latvijas valdību un aizlūksim šajā brīdī par šo salmu. Lūksim par Latvijas valdību, lai nāk Latvijā miers, un lai tiešām mēs ejam un mēs lūdzam Dievu, un mēs meklējam Dieva gudrību, mēs meklējam Dievu spēku, mēs meklējam Dievu vadību, un Dievs mūs aizvedīs pareizā virzienā. Amen. Un viņš mūs aizvedīs pareizā virzienā. Slava Dievam. Apžēlojies, debes tēvs, apžēlojies par savu zemi, tēvs, un Latvija ir tava zeme, Latvija ir tava tauta, Dievs, jo tik ļoti tu pasauli mīlējies, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tev tic, nepazust, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Un es gribu, kungs, katru rītu, debes tēvs, pagodināt tavu vārdu. Es gribu dzīvot priekš tā, kungs Jēzu, lai tavs vārds tiek pagodināts, lai tavs vārds tiek slavēts. Un lai cilvēki pieķerās tev, Jēzu, lai cilvēki pieķerās tev, Dievs, lai viņi nepieķerās šīm pasaules mantībai, visai šī pasaules slavai, bet ka viņi pieķerās Dieva slavai, ka viņi pieķerās tavam vārdam, ka, kungs, tu esi dārgums viņu dzīvēs. Un tiešām apžēlojies par Latvijas zemi, atsabini, kungs, Latvijas gūstekņus. Un tiešām tu piedevi savai tautai viņa noziegumus. Tu piedevi Latvijas tautai noziegumus. Tu pārsedzi ar aizmirstību visus viņas grēkus. Tu atstājies, Dievs, no savas dusmības, un tu novērsies no savu dusmu kvēles. Paldies tev, Jēzu, par manu dzīvi, par Latviju, par brāļiem un māsām, ka mēs dzīvojam Dieva žēlstībā, un ka mēs dzīvojam Kristus piedošanā, un ka tā nav kaut kāda pagātne, kur mēs paskatāmies, kad Jēzus mums ir piedevis. Tas ir katru dienu. Mēs noliecam savus ceļus tā kunga jēra priekšā, Jēzus Kristus priekšā, viņš piedod visus mūsu grēkus, un viņš dziedē visas mūsu vainas. Un es pateicos, ka tā nav kāda pagātne, bet ka tā ir šodien, un mēs dzīvojam Dieva žēlstībā, mēs dzīvojam, jo no Kristus pilnības mēs esam ieguvuši žēlstību un vēlreiz žēlstību. Un es pateicos, kungs, ka tu esi atstājies no savas dusmības un novērsies no savu dusmu kvēles. Atjauno mūs atkal, Dievs, atjauno mūs atkal, Jēzu, un esi mūsu palīgs. Remdē savas dusmas pret mums, remdē savas dusmas. Un es pateicos, kungs, kad mēs dzīvojam, varbūt mēs lasām šo psalmu, un tas ir vecās derības laiks, bet mēs dzīvojam, kungs, tev pateicos, mēs dzīvojam laikā, kad ir Dieva žēlstība, kas ir izlieta par visu šo zemes virs.
Paldies Tev, Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievs, Jēzus Kristus Tēvs, Tu, kas radījis debes un zemi un jūru un viss, kas tajā. Tu, kas valdi par visu dzīvo. Mēs pateicamies, ka mēs varam pagodināt vienīgo patieso Dievu, jo cita Dieva nav. Ir tikai viens vienīgs Dievs. Un es pateicos Tev, Kungs, ka Tu nedusmojies mūžīgi, ka Tu nepielīdzini dusmas bērniem, bet ka Tu atkal atspirdzini savu tautu un ka mēs varam priecāties Tevī, ka Tu atspirdzini, ka Tu atjauno mūs katru un ka mēs varam priecāties Tevī, Dievs, ka mēs varam priecāties Tevī, Svētais Gars, ka mūsos plūst Tavi prieka avoti. Un es pateicos, ka Tu mūs atspirdzini, ka mēs varam priecāties Tevī. Parādi, Kungs, mums savu žēlstību. Parādi mums šajā rītā savu žēlstību un dāvini mums savu pestīšanu. Parādi šajā rītā katram no mums Jēzu savu žēlstību un dāvā katram pestīšanu. Amen. Es klausīšos, ko tas Kungs runā. Es klausīšos, ko Dievs runā. Tiešām Tēvs Dievs dod gudrību un spēku. Piepild mūs ar gudrību un spēku savā žēlstībā. Es klausīšos, ko Tu, Dievs, ko Tu runā. Jo Tu, Kungs, soli mieru un svētību. Tu, Jēzus, soli mieru un svētību savai tautai un saviem svētajiem. Un Tu, Kungs, palīdz, Dievs, palīdz arī, kad nekrīt vairāk Tavi bērni neprātībām, bet ka mēs esam gudri. Kā Bībelē teica, ja kādam trūks gudrības, lai lūdz no Dieva, kas katram dod nepārmestams. Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev, Kungs, Jēzu! Paldies Tev! Paldies Tev! Paldies Tev! Tiešām! Tuva ir Tava palīdzība tiem, kas staigā bībā Tavā priekšā. Tuvu ir Tava palīdzība tiem, kas staigā bībā Tavā priekšā, Dievs. Un kad tiešām Tava godība mājo, Tava godība mājo jūsu, Dieva godība mājo jūsu namos. Slava Tev, Kungs, paldies Tev, Dievs, ka žēlstība un uzticība lai sastopas, ka taisnība un miers lai skūpstās, kad uzticība dīgs no zemes un taisnība raudzīsies no debesīm. Kungs, Tu mums dos svētību, un mūsu zeme nesīs savus augļus. Tu dosi svētību latviešu tautai, Latvijas zemei, un tā nesīs savus augļus. Kungs, Dievs, Tu staigās mūsu priekšā un ņemsi ka mēs varam ņemt Tavus soļus par ceļa rādītājiem. Amen. Ka Tavi soļi, ka mēs sekojam Tev, Jēzu, kā āvis, un ka Tavi soļi ir mūsu ceļa rādītāji. Paldies Tev, Jēzu. Es Tev no visas sirds pateicos, ka Tavi soļi ir mūsu ceļu rādītāji, kur mums doties. Tu mums iet pa priekšu. Paldies Tev, dārgais Jēzu Kristu. Amen. Amen, mīļie. Es ticu, ka šis raidījums ir par svētību, un es gribu pagodināt Jēzu un pagodināt viņa darbus, un tiešām, lai cilvēki klausoties šos raidījumus arī vēlas sekot Jēzu, arī vēlas mīlēt Jēzu, arī vēlas lasīt Bībeli, lūgt Dievu, iet uz draudzi, uz baznīcu, būt Dievu tūmā, meklēt Dievu tūmu, ka mēs esam radikāli kristieši, ka šodien meklē Kristu no visas sirds un grib būt tiešām par liecinieku šeit uz zemes, par Kristus liecinieku. Lai Dievs mīļais bagātīgi svētī, es jūs svētīšu un esmu pateicīgs, un es tiešām viss šis raidījums ir Jēzus Kristus vārdā. Es viņu pasludinu Jēzus Kristus vārdā šo raidījumu, ka viņš ir svētīts un cilvēkiem tas atnes svētību. Jēzus Kristus vārdā. Un tas Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums
vienmēr. Tas kungs, lai jūs svētīdams svētī, mīļais, dārgais Jēzu, ka tu svētīdams svētī manas brāļus un māsas Kristū, ka tu paplašini viņu robežu, ka tava roka ir alleža ar viņiem, ka tava varenā roka ir uz viņu galvām, kungs, ka tava dziedinošā roka ir mūsu galvām, ka mūsos plūst tavas brīnišķīgās dzīvās ūdens traumas. Un ka tu pasargā no nelaimes, ka viņiem nav jācieš sāpes. Un visi kopā šajā rītā lūdzam, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Mīlu tev, Jēzu. Mīlu tevi, Tēvs Dievs, Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Mīlu tev no visas sirds, kungs, un pateicos, ka es varēju novadīt šo raidījumu, un lai tava svētība par šo dienu, lai tava svētība, mīļais Jēzu, par visu šo dienas daļu. Paldies tev, ka tavas acis ir dienām un naktīm nomodā par mani, par manu ģimeni, par bērniem, par manu sievu, par manu laulību, par manu darba vietu, par šo ceļu, ka es došos uz darbu, mājās, darba vietā, kad visur ir tava vadība. Ka visur ir tava vadība, un mēs esam gatavi pārmaiņām, un mēs esam gatavi garīgi augt. Amen. Amen. Esiet svētīti, mīļie, lai jums brīnišķīgi šī diena, lai Dievs jūs bagātīgi svētīt. Tiksimies jau rīt atkal jaunā psalmā, un rīt jau mums būs 86. psalms, un tas ir mans, bija arī viens no mīļākajiem psalmiem, 86. Tā kā jūs zināt arī kādi psalmi man ir ļoti dārgi manai sirdī. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies, ka jūs pievienoties. Paldies, ka jūs skatījāties šo raidījumu. Un tiksimies atkal jau rītā 5:30 pēc Anglijas laika un 7:30 pēc Latvijas laika. Tiekamies šeit Facebooka platformā, Facebook lapā Dzīvības gaisma. Kopā jums bija Armands. Amen. Un tiksimies atkal rīta raidījumā 15 minūtes Dievam. Esiet svētīti. Ejiet ar mieru, lai Dieva miers jūs namā.